Spēja izšķirt. Sveiki, draugi! Šīs nedēļas afirmācija ir spēja izšķirt, jeb diskriminācija. Tāpat kā zinātne spriež par objektu relatīvo ātrumu pēc vienas konstantas, gaismas ātruma, tāpat Dieva pielūdzējs spriež par jebkuras idejas relatīvo vērtību pēc vienas konstantas, Dieva. Diskriminācija ir skaidra tikai, kad tā attiecina visu pret mūžīgo absolūto. Tādējādi, kamēr intelekts var bezgalīgi rotaļāties ar idejām, diskriminācija jautā, vai šī ir gudrība, vai tā ir no Dieva. Patiesa diskriminācija pat nav spriešanas rezultāts, tā ir dvēseles intuīcija. Spriešana pat no augstākā atskaites punkta ir neskaidra, salīdzinot ar iedvesmu no superapziņas. Lai diskriminētu skaidri, vispirms meditējiet, prasiet Dievam vadīt jūsu saprašanu. Un tā ir afirmācija. Apņēmīgi es apslāpēju savas tieksmes, lai mans prāts ir atvērts dvēseles gudrības vadībai. Apņēmīgi es apslāpēju savas tieksmes, lai mans prāts ir atvērts dvēseles gudrības vadībai. Apņēmīgi es apslāpēju savas tieksmes, lai mans prāts ir atvērts dvēseles gudrības vadībai. Apņēmīgi es apslāpēju savas tieksmes, lai mans prāts ir atvērts dvēseles gudrības vadībai. Un tagad čukstus. Apņēmīgi es apslāpēju savas tieksmes, lai mans prāts ir atvērts dvēseles gudrības vadībai. Apņēmīgi es apslāpēju savas tieksmes, lai mans prāts ir atvērts dvēseles gudrības vadībai. Un tā atkārtoju tikai mentāli. Apņēmīgi es apslāpēju savas tieksmes, lai mans prāts ir atvērts dvēseles gudrības vadībai. Apņēmīgi es apslāpēju savas tieksmes, lai mans prāts ir atvērts dvēseles gudrības vadībai. Apņēmīgi es apslāpēju savas tieksmes, lai mans prāts ir atvērts dvēseles gudrības vadībai. Apņēmīgi es apslāpēju savas tieksmes, lai mans prāts ir atvērts dvēseles gudrības vadībai. Un ļaujiet šajā afirmācijā rezonēt punktā starp uzacīm. Apņēmīgi es apslāpēju savas tieksmes, lai mans prāts ir atvērts dvēseles gudrības vadībai. Tātad kopā noskaitīsim lūkšanu. Vadi mani, Dievs, lai it visā es zinātu tavu gribu, jo zinu, ka tikai ar tavu gribu visu var novest līdz pilnībai.